Māra un Andrejs bija rīdzinieki, taču pēc nejauša gadījuma kļuva par smilteniešiem, un tas ir uz mūžu. Te viņi strādā, dejo un mīl, un te viņi ir izaudzinājuši savu meitu Dagmāru. Tā sanāca, netīšām. Nebija, kur dzīvot, pie sievas mātes vietas bija pamaz. Vārdienā izlasījām avīzēs mudinājumu, pārdotas mājas Smiltenē un viss. Nedēļas laikā mēs tie atbraucām, iepazināmies un kundzei, saimniecei, mēs iepatikāmies un tā mēs no rīdziniekiem par smilteniešiem esam palikuši. 22 gadus viņi jau mājo Smiltenē, pilsētā, kuru sauc par romantisku. Man liekas, ka romantiku var just tur, kur cilvēks viņu gribi sajust. Kad viss ir atkarīgs no paša, ja es esmu priecīgs, tad man liekas visu pasauli priecīgi, un ja es esmu romantiski noskaņots, tad arī tā vieta ir romantiski noskaņota. Leju ģimenes aizraušanās un arī darbs ir deja. Māra dejot mācījusi daudziem smilteniešiem, kuri sadejojušies un izveidojuši ģimenes. Smiltenieši ļoti daudz ir apprecējušies, jā, ļoti. Ir tā, protams, kad sapazīstās, samīlās, saskatās. Smiltene tiešām ir ļoti dejojoša pilsēta. Man liekas, ka, ja tā paintervētu cilvēkus, cik savā mūžā ir dejojuši, vienalga ko, bet Smiltenē, man liekas, ka būtu ļoti, ļoti daudz. Droši vien katrs 5. Ja 4. iedzīvotājs. Smiltenē pati mīļākā vieta, kas ir man, tā ir šī kultūras nama skatuve. Tie dēļi nekur nav tik forši un patīkami dejot kā uz savas skatuves, jo mamīte mani tur uzstuma 3 gadu vecumā. Un tā es vēl arī nokāpus neesmu. Lai gan vairs pati tik bieži nedejo, Dagmāra mīlestību uz deju māca pašiem mazākajiem. Es skatos, kā mazie bērni danco. Es ar viņiem strādāju jau 5 gadus. Un ir patīkami, kad tev mamma atnāk pēc koncerta un saka, mēs tagad iesim mājās, ēdīsim kūku. Kas to jums? Mums svētki, šodien visi 3 mani bērni dejo. Un tad tā forši paliek. Mazajiem dejotājiem Māra un Dagmāra māca dejot tā no sirds. Kad tu mīli no sirds, tu nīsti no sirds, tu visu dari no sirds. Arī Smiltene ir Leju ģimenes sirdīs. Tomēr Māra atzīst, ka ik pa brīdim gribas aizšmaukt uz Rīgu. Mani velk. Es apmēram reiz 2 mēnešos vajag uz Rīgu aizbraukt, tās sajust asfalta smaržu. Tas tomēr ir dzimtā smarža. Bet tikpat mierīgs arī atbrauc atpakaļ šeit. Un tomēr Smiltenē ir īpaša jušana. Ir bijis, kad saistībā ar darba lietām jābrauc uz Rīgu, un kad pa tu Rīgu, tu esi izstaigājies. Ka vēl tagad es tādos vecais universālu veikals, ko mēs visi zinām, ka tu pa tām durvīm ieeji iekšā. Neesi pirmo stāvu pietuvojies 2. stāvam, tev visas kājas jau atņemās. Un tad, kad tu atbrauc uz šejienu, autobusā izkaras zālītē apsēties, kafijas krūzīt plakāt, ķības nomet. Un tad tu saproti, ko jūs teicat, romantika. Rīgā to nevarētu atļauties. Smiltene tās ir mājas. Smiltene tā ir ģimene, daba un dejošana. Man Smiltene ir mana dzīve. Var Smilteni dēvēt par romantisko pilsētu, jo ir dažādas vietas, kur ir iespēja satikties un pabūt kopā vienam ar otru. Un tie, kas pazīst labi Smilteni, tad sarunā veco parku, vecajā parkā kādā vietiņā, vai pie jaunā parka kādā vietiņā, vai pie Abulas upītes tiltiņa, vai pie Tepera ezera. Smiltenē, kā jau ļoti zaļā pilsētā, īpaši ir ieva ziedēšanas laiks. Pavasarī sevišķi tas ir tas lielākais romantikas laiks, tad viss ir ziedos un viss ir tik skaisti. Arī kāzas īpaši daudz Smiltenē tiek rīkotas pavasarī. Un katram esot arī savas tradīcijas. Ir bijuši pāri, kuri laimīgākai dzīvē 3 reizes braukuši ap baznīcu. Gluži tāpat daudzi kāzinieki savu pirmo šampanieša glāzi precētas sievas un vīra statusā dzer skatu torņa pašā augšā.
Tur kāsmēja saimnieks redzētas trakas lietas. Pašā sākumā, kad skatu tornis tika nesen uzcelts, no augšas varēs redzēt, kā smiltenieši divvientulībā bauda tuvējo krūmu eksotiku. Taču bijis arī kāds ļoti romantisks stāsts. Skatu torņa pašā smailē saulrietā kāds puisis bildinājis savu izredzēto. Arī Everites un viņas vīra satikšanās notikusi Smiltenē. Mēs satikāmies ar vīru vidusskolā, Smiltenes ģimnāzijā. Nu, ir pagājuši jau ziemā. Būs 30 gadi. Tas bija ļoti skaists laiks. Arī pirmie randiņi bija skaisti, baudot dabu un dancojot ballītēs. Ļoti daudzi zinu, kad ir arī vidusskolā, kas mācījušies, palikuši kopā, izaudzinājuši bērnus, kriekus. Everites ģimenē izaugušas 3 meitas, no kurām viena dzīvo Rīgā, bet 2 turpat Smiltenē. Taču pašu Everitu uz šo pilsētu atvilināja vīrs. Vīram bija prakse, viņš mācījās augstskolā, un tad radās bērniņi, un tad es vienkārši tecēju vīram pa pēdiņām līdzi. Un, kā saka Everita, te ir vislabāk. Nekur nav tik labi kā mājās. Visur ir labi, kur mūsu nav, bet vislabākais ir mājās. Varbūt, lai būtu vēl vairāk laimīgu satikšanos, Smiltenē būtu vajadzīgs laimes pulkstenis. Es jau savu laimi esmu atradusi, jā. Un jauniešiem droši vien, ka vajag. Bet kur? Kaut kādā zaļā parkā, kaut kur tādā romantiskākā vietā, tur, kur nav daudz mašīnas varbūt, un cilvēku, kur nav tik daudz, un tā jau būs tur tā pulcēšanās vieta pie tā laimes pulksteņa saucamā, ja viņš tāds būs. Es teiktu, ka vecajā parkā. Tur ir skaisti, tur ir romantiski skaista daba, brūzes blakām. Tur ir vērts, jā. Tā kā Rīgā ir laimes pulkstenis, kur ir daudz cilvēku koncentrējās kopā, tad arī noteikti šeit Smiltenē varētu būt tāda vieta pie tirdzniecības centra topa. Tad, kad jaunieši iet kaut kur izklaidēties, tad vienmēr saka, tad tiekamies pie topa. Droši vien, ka šobrīd tas ir tāds simbols, ka tiekamies pie topa pagaidām. Bet būtu jau forši, ja būtu cits simbols Smiltenē. Bet, lai būtu, smilteniešiem ir jāsarosās. Palikušas vēl tikai 3 dienas līdz savu mīlestības stāstu iesūtīšanas beigām. Mīlestības pilsētas meklējumi mums lēnām tuvojas nobeigumam. Šobrīd visaktīvāk savus romantiskos tikšanās stāstus iesūtījuši 2 pilsētu iedzīvotāji. Par valmieriešiem un siguldiešiem, un mums jāsaka, ka tādi pilsētu patrioti, tas ir kaut kas fantastisks. Iespējams, ka tieši Sigulda un Valmiera finālā cīnīsies par laimes pulksteņa jaunāko brāli savā pilsētā. 2 pilsētas tātad tiks izvēlētas tās, kur ir visvairāk saņemti šie stāsti, un 3. pilsēta būs šis žūrijas vērtējums par tādu visemocionālāko un tādu viskaistāko stāstu. Žūrijā mēs esam aicinājuši dažādus cilvēkus, un būs cilvēki, kam ir pieredze vēsturisku vietu un pieminekļu izvērtēšanā. Būs gan arī tādi cilvēki vairāk, kas arī savu dzēju un dziesmas izsaka emocijās. Tā kā būs arī gan no šīs racionālās puses, gan arī no šīs emocionālās puses. Tas nozīmē, ka ikvienam vēl ir laiks, lai līdz 20. augustam atsūtītu savu pašu skaistāko iepazīšanās stāstu savā pilsētā. Un tad mums būs 27. augustā, būs koncerts tiešraidē, un tad jau būs 3 finālistes, kura koncerta laikā mēs arī noteiksim vienu pilsētu, kurā tiks uzstādīts laimes pulksteņa jaunākais brālis. Elīna Doļģe, Edgars Jakobsons, Tautas balss.